Nu, tātad labdiena visiem Latvijā. Nu, skatāties, tātad pārdošanā īpašums ar pushektāru zemi. Atnācu apstīties, kas notiek, redziet. Pagājušajā gadā stādīju bērzus te, lai būtu no ceļa puses. Meklēju, kur akmens cūciņās karjerā dabūju akmeņus. Parādīšu, labi, ejam. Reku akmens cūciņas, karjeras, akmeņi. Vidū iestādīju visādus dzeltenās rozītes, kaut kādas klinšu, kalnu. Te kaut ko sastādīju, kur smuki jau lapiņas ir, redziet. Viss kaut kas jau notiek. Te atkal tās pašas klinšu kaut kādas. Tad kur paņēmu baigos granita akmeņus, dabūju sanesu, sametu kaudzē. Lūk, atgriežamies, var sakot, tad īpašums stāstu pushektāra zeme pie Jelgavas, apdzīvota vieta Garoza, Iecavas šosejas malā. Un, jā, tātad sastādīju, tur saliku akmens cūciņu karjeras, tā saucās akmens cūciņas. Atvedu akmeņus, te saliku, bet, reku ir papārdes, tauta Latvijā, pagaidiet, zin, kas ir? Reku ir papārdes, nezinu, iznīka, neiznīka, kas te nu notiksies, kas te būs. Reku taču te ir papārdes, vairākās rindās, vairākās kārtās. Taču sastādīju papārdes no meža, Nu, skatīsimies, būs, nebūs šogad. Nezinu, reku ir papārdes vecās pagājušā gada. Tā kā gaidam, viņas laikam tik kodā maijā, jūnijā uzradīsies. Tātad sastādīju diezgan daudz papārdes no meža. Tad reku ir akmens, cūciņas, karjeras, šitie dolomiti baigie, kā viņi tur plienakmeņi, nezinu, paskatieties, sataisīju tādus krāvumus interesantus. Nu, īsāk sakot, te baigi tēloju baigo dārznieku. Redziet. Reku man ir baigi foršā priedīte. Tā ir ieaugusi jau vairākus gadus. Aug. Nu, man jau ir praktiski līdz, manā gandrīz čutnē augumā, kur šitas te viss tā kā, jā, labi, tad pagājušā gada, kur bērzi, ko es gribēju? Es gribēju atdalīt nost no šosejas troksnis, tur kas tur skaņa un kaut ko dabīgu un ātri pilnas pļavas bija bērziem, saraku un reku ir tūjiņas kaut kādas arī, lūk, un nāku tagad skatīties, un reku ir sazaļojuši, jā, reku ir sazaļojuši. Un rekur bērzi tātad ir ieauguši, jā, kāds 2, 3, 4, 5 bija sakaltuši nolauzu, izmetu ārā, bet principā rekur te ir smuki, kādas te šitām bērzam ir skaistas, viss ir salapojis baigi. Nu, var sakot, pagājuši gadu vēl kaut kas prasīja, vai nav pa tuvu, kā es teicu, ja būs pa tuvu, tad vēlāk gadiem ejot varēs kādi cilvēki viņus izretināt, paretināt, nav problēmu, ja pa tuvu, bet šobrīd es gribēju tādu mūrīti tur, lai skaņai un lai smuki izskatās un bērs te ātri auga un labi ieauga un, kā es teicu, tikai kādi 5, 6 neieauga, tos es nolauzu, izlauzu un izmetu ārā un palika kaut kādi dažas tukšas vietiņas, kur te, bet diezgan labi viss. Nu, lūk, tātad tauta Latvijā atgriežamies. Tātad cena 48 000 eiro. 48, jā. Labi, runāju par cenu un atkal rādu paralēli. Rekur man atdeva stādu audzētavā Čoms pie Jelgavas. Ir viena stāda audzētava, kur Čoms atdeva eglītes, pavelti 1, 2, 3, 4, 5, 6, bišķi sagāžušās 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16 eglītes. Ko es pirku, un viņš teica, šeit ņem tās tev dāvanā. Tā kā te tādu rindiņu sastādīju, perspektīvā viņas var palikt, nezinu, lai jaunie nākošie saimnieki kaut ko domā, ja grib, var pārstādīt, es vienkārši fiksi ieraku rudenī, lai neaiziet bojā, un vienīgi vējš bišķi ir sagāzes, ir jāpataisno. Nu, tad tauta Latvijā pushektārs zeme, viena fāze 20 ampēri elektrība. Atkal eju rādu, otrā pusē ir. Tad iebraucamajam ceļam otrā pusē. Nu, te atkal visādas sapirku Latvijas valsts mežu tajās audzētavās. Visu, ko pirku, bet labi, tiksim līdz tam. Tātad 48 štukas pushektāra zeme, viena fāze 20 ampēri un ir 60 metri dziļurbums ūdens.
nu, varbūt nepilni 60, 58, 57 nopaļojies, jā. Nu, lūk, reku atkal ir ieaugušas priedītas no pagājušās sezonas, ku viss ir audzis, izaudzis, ir ieziemojis, ziemojis, jā, man priedītas dažas neieauga, nu, nezinu, pirms kādas 10, jā, nemācēju iestādīt, pārstādīt, bija jāzina atkal visas fīčas, kā tur mežā izroc, vai, nu, graumalēs, ceļmalēs, kuris parasti ņēmu pēc iespējas tuvāk ceļam, lai nav no meža jāņem vienkārši ceļa malās, kur auga pie pašas šosejas. Vot, tas traucēja tāpat arī ceļam, tur satiksmēji un blā, blā. Tā kā vēl tagad viss riņķi ir apaugušas ceļmalas, kur, ņem biriņi haču. Nu, vot, un te man ir smuki tā kā saudzis, ieaudzis, redziet, te tāda mana barjeriņa paštaisīta, interesanta. Nu, vot, akmeņu krāvumi. Jā, un te atkal ir, vot, akmeņi, reku ir liepa. Šitā laikam bija kaut kāda lazda, te ir kaut kas interesants, nu, nav lapas vēl. Reku ir kaut kāda liepa. Reku, te ir pēdējais svaigais stādījums, ot šitāds. Cenšos maksimāli, cik var stādīt te priedītes. Vēlāk, kad izaugs smuki, viss baigi labi būs smaržo un tā. Nu, vot, un te ir visādi no šitiem, te redziet, visādi augi, kas drīz smuki ziedēs, un kas te ir baigi daudz, viss zālēs ieaudzis uz tejas, rekur. Nevaru kameru pievilkt te pa pilnām, jā, redziet tādu, te, nu, baigi smuki bija, jā, nu, labi, ejam tālāk, reku tūjas, es te sastādīju, nu, baigi centos kaut ko bliest, kā mācēju, kā varēju, nekāds dārznieks neesmu, tur, reku, ir tūjas, starpā ir teļu kūtsmēsli, nezinu, nodar, nenodar, bet saliku, un tad te ir priedītas otra partija, kas ir ieaugušas, jā, smuki, viss, tāpēc, ka, reku, stila mājai, lai tu pa logu redzi kaut kādu smuku skatu, ot, tā kā, jā, tāpēc, kaut ko uzkāpu. Tātad tauta Latvijā, tātad, jā, pa 48 štukām, pus hektārs, un tātad, nezinu, jā, reku stila mājiņa, 30 kvadrātmetri. Tur, kur viss ir. Lūk, un te ir tās slavenā mana ar zāles jumtu, kur ārā pasēdēt. Nojumīte lapenīte, te ir tāds brīnums. Ja nepatīk šito, var jaukt nost, un man ir aizdomas, ka es viņu jaukšu nost un materiālus izmantošu citur un stilīgāku, modernāku, nopietnāku uztaisīšu. Vai varbūt vispār atstāšot šito betonēto laukumu, lai jaunie saimnieki dara paši ko un kā grib. Šitā bija domāta ugunskura vieta. Te ir šūpuļtīkla, terases dēļi, hops, un ienācām šūpuļtīkla tādā namiņā. Un te ir tā dārza mājiņa šodien te tāds mazais apskatiņš. Nu, vot, te ir kaut kāds viens vecs projekts, ko kādreiz lietuvieši nenopirka. Tāds ovāls, nezinu, sala kādreiz bija Krutajā trauku veikalā Viļņā paredzēt šeit nošponēt ar kaut kādu šponu un uztaisīt baigi smuko. Tur bija dizainers uztaisījis gan apaļus, gan šitādus ovālus, kur leitis te šourūmā būtu rādījis traukus, un kaut kas mums nojuka, un viņš nepasūtīja, un es tādu sagatavot vienu atnesu te, jo, nu, pie reiz, kā tāds primitīvs galdiņš. Te kaut kā var sēdēt, nolikt kaut ko, čik, te kaut kādu, nezinu, tēju, kafiju, nu, kariči, pat, kā redziet, tumbiņa, finierēta. Jā, nu, lūk, tāpēc tauta Latvijā te paspēju pagājuši gadu visādās akcijās, kur Senukajā un Maksimā pirku, kur ir visādas tūjas tur, kas ir lietpratēji, tie sapratīs. Nu, lūk, un jā, un te reku vīnogu iestādīju, kaut kādu dekoratīvo vīnogu, saucās dekoratīvā, te tādu režģi pieliku, lai augtu. Nu, lūk, tā kā tauta Latvijā, jā, 30 kvadrātmetri stila māja, un pārējais viss, ko jūs te redziet, un ko es nosaucu, viena fāze 20 ampēri, dziļurbums, un, nu jā, tā kā, nu kaut kā tā, reku pie paša ceļa ir, un reku ir iecava, reku mašīnas brauc, tu līdz dzirdēsiet, reku ir garoza, reku var redzēt zīmi, kad ieskatās, un reku no iecavas puses brauc autiņi, reku ir, jā, tā kā ļoti ātri ir iecava, ļoti ātri ir Jelgava, jā, tā kā tauta Latvijā, nu, skatieties, kam ir interese, dodiet ziņu, 48 štuki, pushektārs, diezgan liels gabals. Es te tikai tā, nu, var teikt, apsaimniekojis uz aci, paņemot, es esmu apsaimniekojis kaut kādu
Es esmu apsaimniekojis, labi iziesim te, reku rudenī pirku. O, redziet, kādas uztaisīju teresīt, reku 4 dēļas, tagad var mierīgi iet, reku visādas mulčas sarkanās, krāsotās sapirku. Un kā rautām visādas, reku tās, kas te arī tās eglītes, tūjiņas, kalnu priedītes, kas, reku, voši tādas sudraba eglītes, ar reku teļu kakas saliku un skatos, ka ir ieaudzis un kaut ko te pamēģināju, var sakot, kaut ko uztaisīt tādu, nu, un pienāca rudens ziema un sāku tirgot. Sākumā bija tur ielicis kosmiskas, drastiskas cenas tam īpašumam, bet tagad esmu jau pietuvojies pie kaut kādi vērtētāji, kas te no Rīgas bija skatījušies man un deva ziņu, ka, jā, ka 50 štukas ir tirgus vērtība šitam īpašumam, un es gribu 48 par šo īpašumu.